Deus que nobis sub sacramentum mirabili passionis Tue memoriam Rei Christi, vivue quesumus ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerali, ut redemptionis Tue fructum in nobis iuitere sentiamus, vivis et regnas in saecula saeculorum. Mana sirds līksmosies par tavu palīdzību, un dziedāšu
kas man ir darījis labu. Esiet visi mīļi sveicināti jau šajā parastā liturgiskā laika 7. svētdienā, kas ir starplaiks starp Kristzimšanas svātku gada laiku un lielo gavēni, kuru jau pēc 3 dienām mēs uzsāksim ar pelnu trešdienas svinīgo dievkalpojumu, kura laikā, kā gandarīšanas redzamo dzīvi, ticīgie saņems uz galvām svētīto pelnu saujņu, šķipsniņu. Kaut katrā svētdienas svētajā misē tās iesākumā mēs tiekam svētīti ar lieldienu nakts svētīto kristības ūdeni par piemiņu mūsu kristības sakramentam, kurā arī mēs pirmoreiz saņēmām grēku piedošanu. Lūgsim arī tagad, draugi, no trīsvienīgā Dieva visu mūsu grēku piedošanu, lai Jēzus apžēlojas par visiem mūsu nedarbiem, nepareizām domām, ļauniem vārdiem un rīcību šajā žēlastības laikā. Vienosimies un dziedājumā uz svētību. Mēs lūdzam, Kungs, atceros Dievus no grēku, laimiem, pasveikos, mīlēs atceros Dievā.
Visvarenais Dievs, māci mums būt gudriem pēc tava prāta un to, kas tev patīkams. Vienmēr izpildīt gan vārdos, gan darbos. Visvarenais Kungs Dievs, uzklausi mūsu pazemīgās lūgšanas par tavu kalpu priesteru Viktora un Jāņa pestīšanu, lai viņi, kas uzticīgi kalpoja tavam vārdam, ņemam to mūžīgo laimi pie svētājiem. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tādā vārdā, kas ar tevi dzīvo svētā gara vienībā, Dievs visos mūžos. Lasījums no Levitu grāmatas. Kungs uzrunāja Mūzi sacīdams: runā visai Izraēļa bērnu draudzē un saki viņiem: esiet svēti, jo es esmu svēts, es, Kungs, jūsu Dievs. Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī. Pamāci viņu, lai viņa dēļ nav jāuzņemas grēks. Tev nebūs atriebību meklēt, nec turēt dusmas uz savas tautas jaudīm, bet tev būs mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Es esmu Kungs, tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Un atbildēsim uz šo dzīvo Dieva vārda lasījumu ar 103. psalma piedziedājumu. Slavēsim Kunga Dieva žēlsirdību. Slavēsim Kunga, Dieva žēlsirdību. Slavēsim Kunga, Dieva žēlsirdību. Teic man dvēsele Kungu, un viss, kas ir manī, lai teic viņa svēto vārdu. Teic manā dvēsele Kungu, un neaizmirsti, ko viņš tev darījis labu. Slavēsim Kunga, Dieva žēlsirdību. Viņš piedod visas tavas vainas un dziedē visas tavas vājības. Viņš izglāb no nāves tavu dzīvību un apveltī tevi ar žēlastību un žēlsirdību. Slavēsim Kunga, Dieva žēlsirdību.
Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu vainām. Cik rietumi ir tavu austrumiem, tik tālu no mums viņš ir aizmēsīs mūsu vainas. Tā tavs žēlo savus darbus. Apžēlojies, Kungs, par tiem, kas viņu godā. Lasījums no Svētā apostoļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, vai nezināt, ka jūs esat Dieva svētnīca un Dieva gars mājo jūsos? Ja kāds Dieva svētnīca iznīcinātu, to Dievs iznīcinās. Dieva svētnīca ir svēta un tā esat jūs. Lai neviens sevi nepielīg, ja kāds sevi uzskata par gudru šajā pasaulē, tam jākļūst neprātīgam, lai kļūtu saprātīgs. Šīs pasaules gudrība ir neprātīga Dieva acīs, jo ir rakstīts, viņš notver gudros viņu viltībā, un atkal Kungs zina gudro domas, ka tās ir tukšas. Tāpēc neviens, lai nelielās ar cilvēkiem, jo viss ir jūsu, vai Pāvils, vai Apollo, vai Kefa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadne, vai nākotne. Viss pieder jums. Jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Un jau šodien pēdējo reizi pirms gavēņa izskan skanīgais Aleluja dziedājums, kas pēc tam 40 dienu garumā būs rezervēts jau lielu dienu svētajai naktī. Alleluia, alleluia.
uzrakstījis svētais Matejs. Tad ir laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku, nestājieties pretī ļaunajam, bet ja kāds tev iesit pa labo vaigu, pagriez viņam arī kreiso. Un tam, kas grib ar tevi tiesāties un atņemt tavu svārku, atdod viņam arī mēteli. Un ja kāds tevi spiedīs iet 1000 soļus, ej viņam līdzi 2000. Kas no tevis lūdz, tam iedod, un kas grib no tevis aizņemties, tam neatsaki. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs mīlēt savu tuvāko un ienīst savu ienaidnieku. Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jums būtu sava tēva bērni, kas ir debesīs. Jo viņš liek savai saulē uzlēkt pāri ļaunajiem un labajiem, un lietu līd pāri taisnīgajiem un netaisnīgajiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda tad jums pienākas alga? Vai tad muitnieki nedara to pašu? Un ja jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt? Vai tad pagāni nedara to pašu? Tāpēc esiet pilnīgi, ka jūsu Tēvs debesīs ir pilnīgs. Tas ir Kunga vārds. Slāva Kristu! Lai slavēts Jēzus Kristus. Dieva vārds nevienmēr ir viegls, labi saprotams un vēl jau vairāk izpildāms. Un tad rodas vēlme meklēt atvieglinājumus no Dieva vārda pildīšanas mūsu dzīvē ikdienā. Un pagājušajā svētdienā jau runājam par šiem baušļiem, kurus Dievs ir devis cilvēkam un visai cilvēcei, kas regulē mūsu attiecības gan ar visaugsto radītāju, gan arī ar mums pašiem, ar mūsu līdzcilvēkiem. Un pamatā tie ir tie divi tuvāk mīlestības baušļi, uz kuriem balstās, ka Jēzus vēlāk teica, viss vecās derības likums un pravieši. Vecajā derībā bija 16 tā saucamie mazie, pēc ranga, ne jau pēc auguma pravieši un 4 lielie pravieši. Un tad ir pasludinē, ka starpnieki starp Dievu un cilvēkiem Dieva gribu savai tautai. Tā saka Kungs. Ja jūs dzirdat, kā parasti arī sākās, vienmēr gandrīz šie lasījumi no praviešu grāmatām, tad vienmēr ir ievada frāze tā saka Kungs. Tad šie cilvēki nesaka tā saka pravietis, tas un tas. Nu, ir dažas reizes, kad kāds pravietis arī pasaka ko kādu personīgu, kādu savu refleksiju, runā, kur tāds un tāds pravietis.
bet vienmēr caur praviešiem runāja Dievs un pasludināja savai tautai viņa svēto gribu. Un nevienmēr šī griba bija iepriecinoša. Un, ka redziet, cilvēku likumi bija vecajā derībā diezgan barbariski. Aci pret aci, zobu pret zobu. Ja tu nozagi tirgu kaut vai ābolu viduslaikos, arī vēl bija šī tradīcija arī nocirst roku publiski. Un dažreiz pat divas, jā, tas bija atkārtoti. Tad pastāvēja tāds atvievības likums Kaukās tautām, arī šodien ir šī tradīcija atviept kādu ģimenes locekli, ja tam tika nodarīta pārestība, kāds negods, piemēram, ja kāda jauna meitene tika piezūgota, brāli mēģināja atrast tādu apganītāju un arī ar viņu izrēķināties līdz pat nogalināšanai. Jo tas ir viņu ģimenes kā gods atviept. Un nereti arī pēdējie vārdi mirstot kādam ievainotam cilvēkam bija atviebiet manu nāvi. Briesmīgi vārdi, un tāpēc, ka bija arī teikts vecajā derībā, tajā cilvēku likumdošanā, ka tev būs mīlēt savu tuvāko, bet ienīst savu ienaidnieku. Un Jēzus nāk un jaunajā derībā maina šo likumu kodeksu. Maina, radikāli pie tā maina. Bet es jums saku, Jēzus atsaucas uz likumu grāmatām. Jūs esat dzirdējuši, ka likumu grāmatā ir sacīts tas un tas un tas. Jā, bet es jums saku, šeit jau Jēzus to izsaka kā autoritāte. Un tas nozīmē, ka viņš pieprasa, lai viņa vārds būtu respektēts, lai viņa vārds būtu arī uzklausīts un arī izpildīts. Uz Tabora kalna taču debes Tēvs Jānim, Pēterim un Jākabam, kur priekšā Jēzus pārveidojās un parādīja savu daļiņu no dievišķās dabas, ka daļiņa, protams, atskanēja Tēva balss, un debes Tēvs teica, šis ir mans mīļotais dēls, viņu jums būs klausīt. Nu, kā mums veicas ar to Jēzus paklausīšanu? Vai kā mums veicas ar paklausīšanu Jēzum Kristum, Dieva dēlam? Debes Tēva dēlam. Dieva dēls Jēzus Kristus atnāca un ienesa revolūciju tā laika sabiedrībā. Un tāpēc jau viņa arī nepieņēma viņa tauta, viņa augstie priesteri, tiesneši, aristokrātie. Jēzus nāca, lai jau mainītu mentalitāti. Ar viņa dzimšanu taču mēs esam uzsākuši ar jaunu pasaules laikmetu, kristietības laikmetu, sestais pasaules laikmets, kristietības ēra. Un, protams, ka šīs ēras likumdevējs ir Jēzus Kristus. Ja jau tā ir kristietības ēra, tātad šīs kristiešu laikmets pieprasa mums arī pildīt to, ko saka mūsu likumdevējs. Tāpat, ja mēs esam kādas tautas daļa, mums ir savā vara, tautas vara, kuru pārstāv tās likumīgie tautas deputāti, pārstāvji, un
lai cik lieli blēži bieži vien viņi tur arī izrādās vēlāk, viens otrs pat pamanās bez augstākās izglītības, mēģināt smaukties un vadīt tautu, jā, ko arī esam piedzīvojuši, burtiski tagad, bet tomēr tā ir tā vara, kurai tautai ir jāklausa, jāseko. Protams, šī vara nav kontrastā ar vēl augstāko likumdošanu, ar Dieva likumdošanu. Kā piemēram, nevienam nav pienākuma klausīt tādam, kas saka, tev būs nokaut, tev būs laulību pārkāpt, tev būs abortos nogalināt bērnus, ja tu viņus negribi, ko esi paspējis ieņemt, jā, bet vienmēr ir jārespektē to, ko Dievs saka. Ja Dievs pasaka no, ne, ja Dievs aizliedz, ko mums ir, arī tas jārespektē, vai arī ko pavēl, tas arī ir jāprot. Un, protams, šī pavēle tev būs mīlēt savus ienaidniekus. Toreiz un arī visos laikos priekš ļoti daudziem ir nepieņemams baustas. Un liekas cilvēciski, tas ir pašsaprotams, kā iemīlēt ienaidniekus, lūgties vēl vairāk par viņiem. Mums šķiet, ka ir neprāts un daudz gudavojas, kā var mīlēt, piemēram, tos krievus, kuri nogalina Ukraiņus, vai otrādā, kur notiek kara darbības, kā var mīlēt tos ienaidniekus, kuri kā okupanti ienāk tavā dzimtenē un nogalina nevainīgos bērnus, izvarojot pat zīdaiņus. Smags jautājums, uz kuru pat pāvests Francisks teica, ka viņam dažreiz arī nav atbildes uz šiem daudzajiem jautājumiem, kā var paklausīt Dieva likumiem un tos izpildīt mūsdienās. Man es kāpēc visi domā, ka agrāk viss bija vienkāršāk, agrāk tas bija iespējams, un tagad nav iespējams. Un šodien tāda interesanta aizbildināšanās visu laiku, ka šodien ir citi laiki, bet ticiet man, arī tad, kad Jēzus teica šos vārdus, ļoti daudz, ja neteikt, lielākā daļa bija sašutuši un nespēja pieņemt to, ko viņš mācīja. Viņi arī nekad nespēja saprast, kā var mīlēt savu ienaidnieku. Ja tikko bija mācīts aci pret aci, zobu pret zobu, visi staigāja tad viena caini vai bezzobaini, ar vienu roku, ar vienu kāju dažreiz, vārda pilnā nozīmē. Jā, tad, ka zombija gandrīz pēc derības stāv. Jēzus to visu atcēla, un tāpēc viņam bija tik daudz ienaidnieku. Beigu beigās tikai tāpēc, ka viņš sludināja mīlestību, naids sita tādu augstu vilni, ka nogalināja pašu mīlestības likumdevēju, kas teica, tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un 3 gadus Jēzus staigāja pa Palestīnas zemi, skaidroja, ko nozīmē iemīlēt savu tuvāko, ko nozīmē piedot no sirds, iemācīja burvīgu lūgšanu, kaut arī kā vienīgo rakstīto lūgšanu, kas paliek vienmēr, ka Jēzus testaments, kur ir šie vārdi iekalti, var teikt, ar zelta burtiem daudzās lapusēs un piedod mums mūsu parādus, kas tur tālāk seko. Tā arī mēs piedodam vai nepiedodam? Jā, bet ja jūs nepiedodat, kā jūs drīkstat šos vārdus teikt, kā arī mēs piedodam? Pat mēs 21. gadsimta kristieši. Vai mēs tiešām izpildām
Jēzus pavēli kaut vai šajā kunga lūgšanā, kad mēs sakām piedod mums, kā arī mēs piedodam. Tas nozīmē, ka uz to brīdi man ir jābūt gatavam piedot savam pāri darītājam un nedomāt, nefilozofēt, vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareizi. Svētās Marijas Goreti māte, kā Aleksandrs noslepkavoja praktiski ar 14 tunča dūrieniem, viņas 12 gadīgo meitiņu, gribēdams to izvarot. Lūk, viņa spēja piedot. Viņa spēja piedot. Un arī Marija Goreti piedeva Aleksandram slimnīcā, kad viņa noasiņoja, un tomēr neizdevās glābt viņas dzīvību. Viņa teica, ka es viņam piedodu. Varonīgā mīlestības pakāpe. Jā. Jā, jūs teiksiet, viņi taču bija svētie. Viņi bija tādi paši cilvēki kā jūs. Mūsdienās tā arī tajos laikos. Nekas tur nebija mainījies. Pat tikai mainījās tas, ka cilvēki toreiz gribēja kaut kādā veidā izpildīt Dieva gribu, lai ko tas viņiem citreiz maksātu. Un šodien, protams, nav laika klausīties Dieva vārdu, vai cik tas ir nojozi, cik tas ir neinteresanti klausīties kaut kādu tur kristīgu raidījumu. Ja no Radio Marija ieslēdzās kaut kur garām meklēt kādu staciju, radiostaciju, braucot mašīnā, runā par Dievu, meklēšu citu kādu raidstaciju, negribu klausīties, negribu neko dzirdēt par Dievu. Tragiski. Ja mēs šodien negribam neko dzirdēt par Dievu un neiemācām to jaunākajai paudzei, šo paklausību Dievam. Ja nav paklausības Dievam, kas ir balstīta mīlestībā, tad sabrūk visas iekārtas, visas pasaules kārtas. Arī visa sabiedrība balstās uz sava veida paklausības, savai politiskajai varai. Ja nav šīs paklausības, ir bunts, ir destrukcija, sāk veidoties grupējumi, kas saceras, buntavojas, iziet cilvēki uz ielām, manifestācijas, kā tas bija 20. gadā Minskā, bet tirāns Lukašis spēja taču apspiest tautas nemierus, lūk, un uz kā balstās viņa politiskā vara, protams, tikai un tikai uz diktatūras, kā arī demonoidam, Putleram tas pats, viss balstās tikai uz terorisma, Marksa kopotie raksti un Lenina, šeit pilnībā tiek izpildīti šajā ziņā. Lūk, bet ja mēs kā kristieši vairs neklausām savam pavēlniekam, kungam Dievam, tad sabrūk arī visa kristietība. Un arī mūsu ēra riskē aiziet bojā, kristietības ēra. Ja mēs vairs nebalstīsimies uz Dieva likumiem, arvien tālāk un tālāk mēs no tiem attālināmies, arvien tālāk aizējam savā nepaklausībā Dieva gribai, mīlēt savu tuvāko, tas vairs nav moderni, kur nu vēl iemīlēt savu ienaidnieku, kur nu vēl viņam piedot, es viņu ienīstu, nevis viņam piedodu, un pie mazākās izdevības labprāt viņu nošautu. Tā domā tik daudzi miljardi pasaulē. Mēģina aci pret aci, zobu pret zobu to vecās derības likumu šodien arī praktizē. Jaunās derības mīlestības baušļa vietā. Tad nav brīnums, kad notiek kari, kad notiek naids, kad notiek neiecietība, kad cilvēks izprovocē nāvi savam tuvākajam. Lūk,
ja tomēr cilvēki atvērtu svētos rakstus, mēģinātu rūpīgi izlasīt tos, iedziļināties tajos un padomāt, ka šis Dieva vārds attiecas tik labi arī uz mani, nevis tikai uz kādu tur fanātiķi, reliģiozo fanātiķi, kristieti, kuram nav ko darīt, bet tikai lasīt bībeli, bet varbūt kā tas Dieva vārds ir ļoti šodien vajadzīgs tieši arī tev, mīļais draugs, un tieši tev jaunais cilvēks, kuram visa tava dzīve šodien ir reducēta tikai gadžetos. Kāpēc vairs nav laika priekš Dieva? Mēs te pamēģinājām diskutēt ar dažiem jaunākiem cilvēkiem. Šodien nav laika, kurš var izturēt jūsu garās, bezgarīgās mises? Saku, jā, un kāpēc? Tāpēc, ka ir jāskrien čatoties. Tāpēc, ka nevar izturēt 5 minūtes kā tīpanis bez pīpēšanas. Arī šodien jaunais un pat jau vecākais cilvēks nevar izturēt bez mobilā. Tāda apsēstība. Ak, ļautini, kā mēs agrāk dzīvojam, kad nebija šo mobilo, varbūt bija daudz vairāk brīvā laika, bija vairāk iespējas ar mīlestību, varbūt retāk, bet uzrakstīt to vēstuli, kuru tu ļoti gaidīji pa pastu saņemt. Šodien, protams, čiks, tas ir ļoti ērti un moderni, bet mēs vairs neprotam pat komunicēties, bet pat šitiem čik, bez elektroniskajiem pastiem un visiem tiem gadžetiem. Lūk, tie zagļi, kas nozog mums dārgo dzīves laiku, tāpēc, ka vesela puse dienas aiziet šodien cilvēkam, sēžot mobilajā telefonā, pie datora, pie tām planšetēm, pie tiem gadžetiem. Lūk, tur ir laiks, un priekš atrodas, priekš kā? Priekš bezjēdzīgajām ložņāšanām pa Facebooku, kas tur, ko ir ēdis, ar ko tur ir sarunājies, ar ko ir nopildējis. Pamēģiniet tagad izskatīt to visu šausmīgo sarakstu, ja tev to draugi varbūt pāri 1000. Un katram tik vajag laiku, tas ir tavu smaidīgu patīk uzlikt. Ko tur paiet mūsu kristiešu dargais dzīves laiks, mēs sakām, priekš Dieva nav laika. Priekš mobilā, lūk, kas ir jaunais Dievs, priekš šī jaunā Dieva ir laiks. Vai te mēs varam vispār, mīļie draugi, runāt par paklausību Dievam un par mīlestību uz Dievu? Atbrauc nosvinēt dzimšanas dienu pie vecmāmiņas, apsēžās pie galda, vecmāmiņa tur nabadzīga, ko vien varēja visu jau galdā to labāko salikusi, klusums pie galda. Visi mazbērni ar mobilajiem rokās, viens uz viena divāna, otrs uz otra krāsla sēž, pie galda pat nevar dabūt, jo nav laika. Vajag taču čik spēlītes, vajag rotarāties. Un tā maziņais mietpilsonītis izauga ar jaunu likumu, gadžetu likumu, ar kultūru, kurai nav nekāda sakara ar kultūru. Tā ir bezkulturālis. Un pēc tam brīnamies, ka nevar divus vārdus sasaistīt vienā teikumā, neprot. Jo visu laiku taču čatojas, neprot komunicēties savā starpā, bet būtu palasījuši kaut ko vērtīgu. Tik daudz ir skaistas literatūras, tik daudz iedvesmojušo rakstu, arī klasiskie raksti, dzejumi un poēzija un vispārējais mūzika. Šodien nav moderna mūzika, mēs to neklausāmies. Tas saka, apspoju. Krieviski, latviski arī jau tādu vārdu lietot, galīgi mērs, tā mūzika nav tikai vienīgais ritms, mugi, un nekāda satura. Pat tik tādu, ka viens otrs jau no kristīgajiem jauniešiem fano par, ieklausāties tikai, lai Dievs man piedod, protams, par tādu
kristīgu kritiku. Jā, Jēzus Kristus ir augšām cēlies, tas ir labi, tas ir ļoti labi. Kurš ir saturs šādai dziesmai, kurai tikai ritmus? Jēzus Kristus ir augšām cēlies, mēs to visi zinām. Jau 2000 gadus viņš ir augšām cēlies. Un tālāk baigais atklājums, tas ir labi, tad viņš vēl novērtē, tas ir labi, un beigas, tas ir ļoti labi. Ne tie ir lūkšana, ne tie ir kāds apstiprinājums. Ja? Vai tad tu netici, ka tas ir labi, ka Kristus ir augšām cēlies? Un tādas pat bezsaturīgas kristīgās dziesmas, jaunās, modernās, nomaināt to skaistu klasisko lūkšanas un dievbijības caurstrāvoto dziedājumu. Kā lai šeit neraut, ka mēs kļūstam par savas arī kristīgās kultūras un bāzes grāvējiem, ja mēs vairs nedzīvojam kā kristieši, ja mēs sakām, ka mums nav laika. Mīļie draugi, piedošana, ka varbūt atkal kaut arī bija nodomājuši, ka esam īsi runāt, bet redziet, tomēr nevar nerunāt. Ja es teicu, arī akmeņi runās, ja mācekļi klusēs, ja, kad Jeruzalemē, lūk, cilvēki sauca, Hosana Dāvida dēlam lika apklust, ja. Dievu slavināt vienam otram jau Jēzus laikā nepatika. Mēs nedrīkstam klusēt. Akmeņi runās, tāpēc, ka viņi visu dzird un, kā saka, iesūdz sevi iekšā to arī negatīvo informāciju. Paliksim šie pozitīvie kristietības pamatakmeņi, jo no dzīvajiem akmeņiem tiek celta Kristus baznīca. Un tāpēc mums ir jābūt avangardā, mums ir jāaizstāv savas kristīgās vērtības, lai labais Dievs arī mums palīdz to izdarīt, un arī tuvojoties šim lielajam gavēni, kas tūlīt sāksies, lai mēs tiešām šogad neiztīmekojam to par velti, lai mēs uzstādām jau pirms peldu trešdienas lielā gavēņa mērķi, un lai mēs mēģinām šoreiz tiešām ieraudzīt patiesību par sevi, par mūsu attiecībām ar Dievu un tuvāko, un lai mēs gribam šo gavēni rāžīgi un dūšīgi pastrādāt, lai kaut ko labu izdarītu sev, savai dvēselei, savai ģimenītei, savai baznīcai un arī savai tautai. Un apliecināsim visvidie, tagad arī savu ticību trīsvienīgajam Dievam. Es ticu uz vienu Dievu, Dievs,
50 gadiem šajā dienā, tu mūžībā aizsauci mūsu lielo mīlestību. Rīgas garīgā seminārā ilgadējo garīgo tēvu, Marijānu tēvu Viktoru Peitrušu. Nākamajā dienā arī ilgadējo mūsu latīņu valodas pasniedzēju, priesteri Jāni Vaivaru, kas arī bija dzīves beigās iestājies Marijāna klosterī. Pieņem, kungs, šos savus uzticīgos kalpus mierā, piedod kādas laicīgās vainas, ja tādas bija palikušas, un ieskaiti visu to daudzo cilvēku pestīšanas bagāžu, ko viņi bija sakrājuši, palīdzot daudziem tūkstošiem dvēseli atgriezties pie Dieva. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Kungs dod mums ticības, pazemības, paklausības un piedošanas garu. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs. Mēs tevi lūdzam. Lūgsim par mieru Ukrainā, lūgsim par mieru starp visiem cilvēkiem. Piedosim saviem ļaundarītājiem. Mēs tevi lūdzam. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūksimies par mūsu draugus dzīvajiem, par mūsu mākotniem, kuriem izturēs par mūsu Dievs draugiem, veselības dāvana, apvestoties, pēc smagās slimības, kā arī lūgsim par visiem, kas norit slimības, par mūsu Viktoriju, par šodien apsaukās uz mācības dāvāju rodētas, un par visiem, kas ir cieši, un mēs teiksim, ka šodien draugiem, apvestoties dāvana. Mēs tevi lūdzam. Mēs tevi lūdzam. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūksimies par Česlovu veselības pagājušas viņam operācijā. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūksimies par mūsu zemniekiem, kuriem nospiestas pēdējā, nevar izskatīties šo produkciju. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūksimies par atpērdā nonākušiem sižetām, radiniekiem, lai Dievs viņu atpērdā. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Paldies par mūžīgiem grāmatiem un nelaimiem, lai Dievs ir žēlsirdīgs tiesnesis un ieradums mūžīgajā valstī. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūksimies par mūsu jaunāko paudzi un par visām tām sirdīm, kuras ir aizvedušas ceļu pie Tevis, kuras attīstīs, notīstās savas savā garā,
Dievs aizsauca mūžībā mana mīļotā amata brāļa un bērnības drauga priestera Romualda Šakara māmiņu Sofiju, kuru no bērnības, protams, pazinu. Un lūdzu arī viņai debesu valstību, lai Dievs piedod arī viņas cilvēciskās vājības un grēkus un būt iepriecinātāji. Tāpat arī jau 4 gadi 17. februārī pagāja kopš bīskapa Antona Justa aiziešanas mūžībā. Ietversim arī šo brīnišķīgo garīdznieku mūsu lūgšanās. Lai labais Jēzus arī ļauj viņam būt iepriecinātam debesu bīskapu saimē. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu lūgšanu, Dievs. Mīlestības Dievs, kas nāca šai pasaulē, lai atjaunotu mīlestības likumu, kas izdzēstu naida un nāves likumu, ko ienesa grēks šai pasaulē, caur Ādamu un Ievu, caur viņu nepaklausību Tev, Kungs. Piedod, ka mēs šodien turpinām slepkavot. Piedod, ka mēs šodien turpinām iznīcināt mīlestību un vainot nāvi. Palīdzi, Kungs, mums kļūt par miera nesējiem pasaulē, lai mēs vairotu Tavu mīlestību, jo tas ir vislielākais Tavs valstis un mūsu dzīves jēga mīlēt Tevi, Dievs, un savu tuvāko, un arī savu dvēselīti, kas ir daļa no Tevis. Tev lai slavu un gods visos mūžu mūžos. Āmen.
Taviem dievišķajiem noslēpumiem ar cieņu kalpojot, mēs pazemīgāk mums tevi lūdzām, lai šīs upuris, ko veltījam tavas majestātes godā, mums tuvinātu mūžīgai atpestīšanai caur Kristu mūsu kungu. Kungs, tu esi patiesas vārds, tev pienākas gods no ikdienas radības, to caur tavu dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu un svēto garu. Tu visu dzīvi un dari slāvu, un nemitīgi pulcini sev kalnu, lai no saules vārta līdz pat rietam tiktu upurēts tavam vārdam par godu tīvs upuris. Cidā pazemībā mēs tevi lūdzam, Kungs. Svētī šīs mūsu upur dāvanas tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums to par tava dēla mūsu kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinām šo noslēpumu. Te vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies svētīja un lausa. Un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa,
kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir man jaunās un mūžīgās derības asīm biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanā. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības un atslāpus. Mēs vēstīsim par tavu nāvikus un jāzināsim par tavu augstām celšanos līdz pat kas nes mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgo augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, ka arī gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, mēs ar pateicību tev upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upuru dāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar tevi, lai mēs pieņemdami tavu dēla miesu un asinis saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš lai mums padara par mūžīgu dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izredzētajiem, ar visvētāko jauno Dieva māti Mariju, ar svēto Jāzepu viņas vīdoju, ar taviem svētajiem apustuliem un godpilniem locekļiem un visiem svētajiem, kas mums palīdz, pastāvīgi aizbildinot pie tevis. Mēs tev lūdzam, Kungs, lai šīs mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās. Savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu bīskapus Zbigņevu, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nākusi pie tevis ar lūgšanām, bet pie sevis labais tēvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis. Atceries savu saimes locekļus, tev Viktoru, tev Jāni, bīskapu Antonu un Sofiju, kurus tu esi aizsaucis no šīs pasaules pie sevis. Viņiem, kas kristībā bija vienoti ar tavu dēlu nāvē, ļauj būt vienotiem arī augšām ceļoties, kad viņš mirušajiem liks celties no zemes un mūsu iznīcīgo miesu pārveidos, lai tā kļūtu līdzīga viņa apskaitotajai miesai. Mūsu nomirušos brāļus un māsas, un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā
kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību, ka tu noslaucīsi ikvienu asaru no mūsu acīm, jo redzot tevi savu Dievu, kāds esi, mēs būsim tev līdzīgi visos mūžos un slavēsim tevi bez gala caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo. Caur Jēzu Kristu arī un viņā, tev Dievam slavenēm Tēvam, Svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Amen. Kristus savā lūgšanā arī mums mācīja piedot saviem parādniekiem, piedosim viens otram, un visiem, kuri mums pat nav piedevuši, visiem mūsu arī ļaundariem, lai mēs būtu piedošanas cienīgi. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunuma. Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, un dod mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jo tev pieder valstība, tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru, raugies nevis uz mūsu grēku, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdī mūžu mūžos. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Slavēsim Dievu bezgalīgo mīlestību uz mums pēcīgi.
Sveitīgi ir Dievi, kurus Dievs aicina pie sava nāma. Kungs, es esmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet svētīgi tikai vārdu, un mana dvēsele kļūst vesela. Es stāstīšu visus tavus brīnumu darbus. Es priecāšos un gavilēšu tevī, dziedāšu tavam vārdam visaugstais. Ar godīgumu tīrām un grēkiem sirdsdziļām ar pirmo Kristus svēto miesu, komunies laikā, esmu lūgšanu grāziņas, sēdes un dzīvo un dziesmu, kā pirmo un pēc tam arī pielūdzos tevi, augstais svētais Dievs, kalpot un dziesmu. Oh
teiksim, cestādi esam pielūguši un gādājums. Slavenais Dievs, tevi lūdzam, dāvā mums mūžīgās atpestīšanās žēlastību, kuras līdzekļi svēto komuniju esam ar vīnu pieņemuši, caur Kristu mūsu kungu. Pateicos par visu jūsu pacietīgo līdzdalību šajā Euharistijā un aicinu jūs arī uz pankūku balvi 21.
februārī aizgavina vakarā atnāk mazu našķu groziņu, ne jau lai krāvis pārbarotītājā pārbarots, ka šis, bet kopā vienkārši papriecētos, pabūt arī kā kristieši, lūk, lai jau nākamajā dienā varētu sākt lielā gavēņa laiku. Tad pēc svētās visas draudzes mājā pēc tavā maza mums ir kopīga agapīte, maza tāda pankūku balīte, kā mēs to saucam. Atnesiet savu izcepto pankūciņu, man garšo kartupeļu pankūkas vairāk ziniet, ja kas, protams, bez kiplokiem un sīkoliem, ko atgādina vēlreiz. Nu jā, jūs vispār tādu vaftu protat cept, ne? Kartupeļu tādu skaistu un garšīgu. Nē? Man atnāciet, es jums iemācīšu. Ja pateikšu recepti, būs mazīti tikai, kas varbūt nezina. Citur sauc to savādāk. Mēs to bērnībā saucam bakša. Cepam to krāsni vienmēr apkārt. Jā, un tad bišķi tā iepriecināti ar šo aizgājumu vakaru, tad kas ir 7, tad vakarā pēc vakara mises jau pulcēsimies 22. februārī pelnu trešdienā uz vakara svinīgo dievkalpojumu, kurā tiks svētīti pelni un dāsni uztaisīti uz jūsu galvām, ka gandarīšanas redzamā zīme lieliem grēciniekiem būtu tādiem, ka manlagos un kasprodi būs jāuzver, ne? Labi, tas joks. Jā, bet tā ir tā redzamā zīme, kur mēs arī gribam nebaidīties apliecināt, ka esam grēcinieki, tad nākam Dievu priekšā arī zemojot un noliecot galvas uz šo seno gandarīšanas rituālu. Tātad jāievēro arī tajā dienā stingrais gavēnis. 2 stingrā gavēņa dienas, pelnu trešdiena un lielā piekdiena, kad ir jāizslēdz visi garas ēdieni, bez tiem gan jau varēsiet iztikt, un arī, kas slēgtos arī piena produktus, bet bērniem, mazajiem draugiem un veciem stīviem piena produkti vienmēr ir atļauti. Taču ir jābūt vienai ēdienu reizei tajā dienā līdz tādam. Pārējām ir jābūt tādām vieglām uzskodām un, protams, nav atļauta nekāda skarā mūzika vai viesības vai dzimšanas dienas svinēšanas, tās ir jāpārliek uz citu neitrālāku dienu. Stingrais gavēnis ne tikai no ēšanas, bet arī no skarām izpriecām, nebūs Dievs vēl no alkohola. Jā. Un tad, kā jau lūdzu, uzstādiet līdz trešdienai sev labo gavēņa mērķi, lai ar to pirmo dienu jau metamies darbā ar mūsu netikumiem, ar mums pašiem. Gavēņa laikā svētdienās bez 20.11. būs arī rūkto asaru dziedājums. Aicinu tā jau ņemt dalību atcēm bišķi agrāk. Un gavēņi arī trešdienās, piekdienās un sestdienās pirms mises 5. būs krusta ceļa lūkšanas baznīcā. Tad trešdienās, piekdienās un arī sestdienās ir draudzes krusta ceļš, uz kuru aicinu draudzē vairāk atnākt. Šogad sevišķi lūksimies šajā gavēnī un krusta ceļos par mieru pasaulē, lai ātrāk beigtos šīs genocīds gan Ukrainā, gan Sīrijā, gan citur pasaulē, kur brālis kristietis nogalina brāli kristieti. Tas ir nepieņemami un Dievam dara lielu sāpi. Aicinot piedalīties arī gavēņa lūkšanās, dievkalpojumos un svētajās misēs, tās nebastot svētdienās, ka viens no labajiem mērķiem, lai piedalītos regulāri gavēņa svētdienu dievkalpojumos. Tur avīzītē, kam atrūkās ir laikam uz grāmatu galda. Arī pārīmiet mieram tur, jaunajam mēnesim ir mieram tur grāmatiņas atceļojušas, lasījam Dieva vārdu katrai dienai.
kādu vienu fragmentu no sevišķi jaunās derības rakstiem. Lai Dievs jūs svētī un sargātāt šajā laikā, neslimojiet, un vakar biju Krāslavā un pie savu brālīšu kapā, un arī viņam jau palika 5 gadi pie svētdien, kur mēs lūdzamies, tad bija iespējams arī svēto misu pret Krāslavas baznīciņā, apciemot arī mūsu dzimtas kapus, arī māmi, tēti, vecmāmiņi, kas tur ir gūdīgi. Un arī, protams, gaida tur jau arī mani savā rindiņā, kad pienāks mans laiks. Tad būsim gatavi, nezinām ne to dienu, ne to stundu, kā Kristus mums māca. Paldies par pacietību, un ja ir kādi jautājumi, lūdzu tos, tad risināsim kopā. Tagad saņemsim kunga sveikumu. Kungs ir ar jums, galvenais uz svētību. Lai kungs svētī un sargā jūs. Lai viņš dara gaišu savu vainu pār jums un lai ir jums žēlīgs. Lai viņš pievērš jums savu vainu un lai dāvā jums mieru. Un lai jūs svētī visvarenais Dievs,